Vai tu arī savā apkuras sistēmā lieto toksiskās vielas, tādas kā etilēnglikols, propilēnglikols? Ko saka tavs santehniķis? Bieži vien no klientiem sadzirdam jautājumu, ar ko vajag uzpildīt savu apkuras sistēmu. Ja tas ir siltumsūknis, viennozīmīgi demineralizēts ūdens. Bet kā tad tā? Santehniķis taču saka, ka vajag uzpildīt ar etilēnglikolu. Sistēmas, kuras paredzētas tikai apkurei, tas ir pieļaujams. Sistēmas, kuras strādā tā kā siltumsūkņi, vispirms uz apkuri un tad pārslēdzās uz karstā ūdens sagatavošanu, viennozīmīgi tikai un vienīgi demineralizēts ūdens. Kāpēc? Etilēnglikols ir toksiskā viela, kura ir indīga un pietiek ar 100 ml šķidruma, lai noindētu cilvēku. Par galveno risku, ja jūsu sistēma, kura strādā gan uz apkuri, gan uz karstā ūdens sagatavošanu, galvenais risks ir tas, ka jūs varat saindēties ar siltumnesēju. Kā tas var notikt? Tajā laikā, kad sistēma pārslēdzās uz karstā ūdens sagatavošanu, jūsu tvertnē, ūdens sagatavošanas tvertnē, ir iestrādāts siltumainis. Ejot dušā un ja ir kaut kāda noplūde caur siltumaini sanitārajā ūdenī, ūdens var nokļūt jūsu mutes dobumā un tikt kuņģī. Līdz ar to jūs varat ātri vien dabūt saindēšanos. Kā arī viela ir ļoti agresīva un kad viņa tiek uz jūsu ādas, jūs varat dabūt vienkārši ķīmiskos apdegumus. Pirms uzpildīt savu sistēmu ar kaut kādu siltumnesēju, kārtīgi izlasīt ražotāju instrukciju, kas tur ir rakstīts. Un sūtam santehniķiem sveicienus.